Esiet sveicināti šajā jaukajā, pavasarīgajā, klusās sestdienas vakarā. Ir prieks jūs redzēt šeit, mūsu dievnamā. Mēs esam pulcējušies, lai noklausītos koncertu. Koncertu, kas saistās ar skaistiem svētkiem. Šie svētki ir ne tikai skaisti, tie ir arī pārdomu pilni, tie saistās ar visdažādākajām cilvēku emocijām. Ar skumjām, ar pārdomām, ar prieku, pat ar sajūsmu. Cilvēki visu šīs emocijas pārdzīvo un ir ietvēruši arī dažādos skaņdarbos. Šo koncertu šovakar mēs iesāksim ar pantiem no Bībeles. Jāņa evaņģēlija 10. nodaļā, 17. un 18. pantā. Jēzus ir teicis par sevi šādus vārdus. Tāpēc Tēvs mani mīl, ka es atdodu savu dzīvību, lai es to atkal atgūtu. Neviens to nav man atņēmis, bet es to atdodu pats no sevis. Man ir vara to atdot un vara to atkal ņemt. Šo uzdevumu es esmu saņēmis no sava tēva. Šīs dienas koncertu iesāks Valmieras vīru kvartets ar dziesmu Mans glābēj Jēzu. Arī otro dziesmu izpildīs kvartets, un tā saucās Vai tu biji ar Jēzu Golgātā? Vientuļš klīdu šīs zemes lejas, bez gaismas stārā sirdī. Tu mani sauci un balsi tava.
saule, kad spīdēt atteicās. Daudz reiz šīs domas liek man drebēt, drebēt, drebēt. Vai tu biji ar Jēzu Golgatā? Vai tu biji ar Jēzu Golgatā? Kad tiek lāmeju kapā Gondijā. Daudz reiz šīs domas liek man drebēt, drebēt, drebēt. Vai tu biji ar Jēzu Golgatā? Vai tu biji tur, kad viņš uzcelās, uzcelās? Vai tu biji tur, kad viņš uzcelās, uzcelās? Vienmēr man gribas teikt un dziedāt, slava, slava. Jo es zinu, ka viņš ir uzcēlies, Jēzus reiz teica, laidiet bērniņus pie manis. Šodien mūsu Valmieras draudzes bērnu ansamblis par godu Jēzum dziedās dziesmu Skan Aleluja mūžīgam. Alleluia,
sirdī, sauc Jēzus pestītājs. Viņš mīra reiz, lai glābtu mūs, atnāc tā mūs ticījās. Vien krusts, Jēzus krusts, kur viņš tavā vietā cieta, tavu nastu uzņēmās, gaismu degs, ceļā tev mieru dos. Ja vien tici glābējam, ja vien tici Jēzum glābējam. Tas manis dēļ, tas tevis dēļ, ko Jēzus izcieta. Tad dievišķā sirds salauztā, un tomēr mīl mūs tā. Tādēļ krusts, Jēzus krusts, kur viņš tavā vietā cieta, tavu nastu uzņēmās, gaismu degs, ceļā tev mieru dos. Ja vien tici glābējam, ja viņš, lai slavēts un godāts vienmēr, mūžīgi. Reizes biju grēcinieks, bet tas Kungs visus grēkus man piedevā. Tagad viņa taisnāts esmu brīvs, slavēts viņa svētais vārds. Tagad jauns vārds, Jēzus rokās rakstīts, tas ir mans, jā, tas ir mans. Debes eņģļu pulki nebes stāstīt, viņš mājās atgriežas. Tagad jauns vārds, Jēzus rokās rakstīts, tas ir mans, jā, tas ir mans. Man it viss ir piedots, lai ar viņu kopā būtu mūžībā. Krustaina zemu no
piedots, lai ar viņu kopā būtu mūžībā. Man it viss ir piedots, lai ar viņu kopā būtu mūžībā. Tur godībā. Un tagad mūs priecēs bērnu balstiņas ar dziesmu Kungs, mēs tevi godinām. Un pēc tam mūs uzrunās mācītājs Valdis Zilgalvis. Ko šādos svētkos kā sveicienu jums varētu dot? Es domāju, ka no pašiem pirmkristiešu laikiem nāk kāds ļoti silts sveiciens, un tas ir Kunga vārdā. Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un svētā gara sadraudzība, lai ir jums visiem. Āmen. Tas nav šeit, bet tas bija Rīgā. Kādam uz ielas pajautāja, kādam jaunam cilvēkam pajautāja, kas ir Jēzus Kristus. Un tūlīt sekoja atbilde: viņš ir miris. Un izrādās, ka neviens vien tā domā, jo pat baznīcā bieži stāsts apraujas ar Kristus nāvi. Bet mēs šeit esam, lai pieminētu gan Kristus nāvi, gan viņa augšām celšanos. 1. gadsimtā Romas impērijā Lieldienu brīvdienas rītā norisinājās notikums, kāds pēc tam līdz mūsu dienām nav atkārtojies. No tālu no Jeruzalemes kliņšainā kalnā izcirtais kaps izrādījās tukšs 3. dienā pēc tam, kad tur bija ielikts, jeb guldīts mirušais. Bet vēl intriģējošāks bija tas skaidrojums. Tas sadalīja cilvēci divās grupās – ticīgos un neticīgos. Pasaules vēsturē ir norisinājušies daudz ļoti ievērojumu gadījumu,
bet šis ir pavisam savādāks. Jo visiem, kam bija paredzēta nāve, tas ir devis dažādus likteņus. Visa cilvēces vēsture ir kā garš, tumšs tunels, kurš galu galā beigtos klintī, ja nebūtu tās īpašās dienas rīts un tas tukšais kaps. Kas tajā rītā bija noticis? Mateja evaņģēlijā 28. nodaļā no 2. līdz 3. pantam lasām. Un redzi, notika milzīga zemestrīce, jo tā kunga eņģelis nāca no debesīm. Piegājis novēla akmeni no durvīm un sēdās tam virsū. Un viņa izskats bija kā zibens, un viņa drēbes baltas kā sniegs. Tā tad norisinājās ļoti svinīgs notikums. Varanie zemestrīces grūdieni bija satricinājuši dārzu, ārkārtīgs spožums apzilbinājis sargus, un lielais smagais akmens ar visiem Romas zīmogiem, kā ola tika aizvelts prom. Tur redzot, sargi drebēja aiz bailēm un kļuva kā miruši. Kad sargi bija atgūšies, tie steigšus devās uz vārtu pusi, lai trīcot un drebot, ziņot jūdu garīdzniecībai par Kristus augšām celšanos. Augšām celtais pestītājs kapā bija rūpīgi salocījis savus bēru drēbes, un liekas, ka viss gaiss bija pildīts ar eņģeļu kora balsīm, sveicot kungu, kungu. Jā, un pat putni bija pamodušies no savādās zemestrīces trokšņa. Skaistām balsīm sākuši dziedāt savu skaistāko dziesmu savam radītājam par godu. Un tad varētu jautāt, kur tad bija Pēters, Jēkabs un Jānis? Kāpēc tajā brīdī viņi nestāvēja ar palmu zariem rokās? Un kāpēc tuvāko Jēzus draugu trio dziesma neatskanēja apsveikumam? Dieva pulkstenis bija sitis liktenīgo stundu, tikai cilvēcīgā prāta pulkstenis bija aizkavējies. Un tajā rītā tomēr bija daži uzticīgi cilvēki, kuri no dažādām pusēm krēslā steidzās uz Golgātas dārzu. Mēs lasām, ka pēc sabata 1. nedēļas dienai austot, Marija Magdalēna, otra Marija nāca kapā apbraudzīt. Pie kam pa ceļām viņas bija runājuši savā starpā, kas mums novēls akmeni no kapa durvīm. Bet nonākot pie kapa, viņas ieraudzīja, ka lielais smagais akmens bija novelts. Kādēļ akmeni vajadzēja novelt, ja kungs varēja iziet caur akmens sienām? Lai sargi, lai sievas varētu iet kapā un pārliecināties, ka kaps ir tukšs. Cilvēks slepkavam, vēlnam jau tas ļoti nepatika, ka Kristus nepadevās, pat viņu nežēlīgi mokot pie visbriesmīgākā nāves rīka krusta. Caur saviem kalpiem viņš sauca: glāb no sevi pats un kāp no krusta zemē. Un mēs vēl varētu vairāk iztēloties. Tu redzi, ka tavi draugi tevi atstājuši un tevi neviens te neciena. Bet Kristus glāba nevis sevi, bet cilvēci paliekot
pienaglots un mirstot pie krusta. Tā izciešot nāves sodu, viņš bezgalīgā mīlestībā uz mums paziņoja, ka par visiem grēkiem, ko mēs esam darījuši, viņš uzņemas atbildību. Viņš mirst mūsu vietā, lai raugoties šajā mīlestībā, mēs viņu iemīlētu un mums būtu mūžīgā dzīvības cerība. Lai mēs būtu apdāvināti ar viņa garu un lai mēs augtu dzīvē viņa līdzībā. Tajā piekdienā, 3:00 pēcpusdienā, no krusta atskanēja uzvaras sauciens: viss piepildīts, un galvu nokāris viņš atdeva garu Dievam. Bet 3. dienā, par kuru mēs tikko runājām, Sātans ļoti negribēja pieļaut Kristus augšām celšanos. Viņš gribēja Jēzu paturēt kapā. Priesteri un garīgie vadoņi gribēja Jēzu paturēt kapā. Romiešu sargi lielā skaitā tika sūtīti, lai sargātu kapu. Liels, līdz 2 tonnām smags akmenis bija aizvelts kapam priekšā. Romas zīmogi runāja par kapa neaizskaramību. Bet tas viss bija nesekmīgi. Kristus augšām cēlās. Sātana absolūtā vara pār cilvēci bija sagrauta. Melu tēvam, kā Kristus viņu bija nosaucis, atlika pēdējais. Turēt Jēzu mirušu cilvēku prātos. Un no tā brīža gadsimtiem ilgi, līdz pat mūsu dienām, viņš ir radījis dažādas teorijas, cenšoties noslēpt no cilvēkiem augšām celto Kristu. Tiek lietot dažādi argumenti pret tukšo kapu. Zinātnieki, skeptiķi cenšas iestāstīt, ka tas tikai bija mācekļu izdomājums, ka viņi esot nozaguši Kristus mirušo ķermeņu un sākuši sludināt augšām celšanos. Citi savukārt apgalvo, ka Kristus nebija pilnīgi nomiris, ka viņš tikai bija zaudējis samaņu, ka Marija, Pēters un Jānis sajaukuši kapus, un ir vēl daudz un daudz teoriju, ko Sātans ir iesējis cilvēku prātos, lai turētu Jēzu mirušu. Bet Sātans to nespēja. Augšām celtais uzvar arī cilvēku prātos. Lasot rakstus, mēs redzam, ka tikko pieminētie argumenti neiztur nekādu kritiku. Par to, ka Jēzus bija miris, bija atbildīgs soda izpildītājs tajā laikā un arī eksperts šajās lietās Romas virsnieks. Viņš bija konstatējis Jēzus nāvi pēc mūsu laika 3 pēc pusdienas. Un sakiet, kā kāds var nozagt līķi no Romas aizīmogotā kapa, kurš tiek apsargāts? Pie kam kurš zaks mirušo ķermeni bez mirušā drānām? Sievas nevarēja sajaukt kapu, jo viņas ne tikai viena bija tur aizgājusi, lai guldītu kapā, bet tur bija vairākas. Un viņas tajā augšām celšanās rītā satikās ar viņu. Kristus iet pie mācekļiem, ļāva pārliecināties, ka tas ir tiešām viņš. Viņš ļāva sevi aptaustīt. Un Tomam, kurš bija teicis, kamēr neredzēšu rēdz, ka Jēzus rokās un kājās un sānos, es neticēšu. Viņš sacīja Tomam: stiep šurp savu roku un neesi neticīgs, bet ticīgs. Toms to redzot izsaucās: mans kungs un mans Dievs. Augšām celto vienlaikus redzējuši 500 cilvēki. Bet galvenais atklājums ir tas, ka augšām celtais šķērso arī katra mūsu dzīves ceļu.
Un tad mēs nepaliekam tie paši. Kā tas notiek? Nesen 3 gadus atpakaļ Holivudā uzņēma filmu Nesalauztais. Tās režisore ir slavenība pasaulē, viena no visvairāk pelnošām aktrisēm Angelina Jolie. Līdz tam viņa atklāti sev bija pieteikusi un reklamējusi kā nekam neticīgu. Viņa neticēja Dievam. Bet filma Nesalauztais bija balstīta uz patiesiem notikumiem par Luisu Zamperini, kurš bija 1936. gadā piedalījies Olimpiskajās spēlēs Berlīnē un sākoties 2. pasaules karam devās uz fronti. Viņa lidmašīna tika notriekta kopā ar 2 biedriem, un viņš 47 dienas dreifēja glābšanas plostā. Zamperini nonāca Japāņu gūstā un piedzīvoja neskaitāmas spīdzināšanas. Mājās viņš atgriezās tikai pēc kara. Bet Luis Zamperini viņa dzīvē bija ienācis augšām celtais Kristus, kas bija palīdzējis viņam visu to izciest. Un, lai varētu labāk saprast Zamperini raksturu, pieminētā filmas režisora Jolie pavadīja daudz laika ar viņu. Zamperini stāsts par savu ticību, par saviem uzskatiem, radīja dziļu un dzīvi mainošu ietekmi uz Joliju. Arī viņā uzausa ticība augšām celtajam Kristum. Un gadījās tā, ka filmējot pēdējos kadrus vajadzēja saules gaismu. Es nezinu, ko lai daru, viņa iesaucās. Un tad viņa skaļi jautāja, ko darītu Zamperini. Es zinu. Un viņa visiem redzot, pakrita uz ceļiem un lūdza pēc brīnuma. Visi klātesošie to redzēja. Lietus pārstāja līt. Dievs bija vadījis Joliju saskarē ar Kristus apliecinātāju. Un viņa šajā saskarē bija mantojis ticību. Zamperina meita teica, ka viņa tagad bieži redzēta uz ceļiem. Tātad dzīvais Kristus arī šo lūgšanu viņai atbildēja. Un viņa šodien ir ticīga. Kristus bija miris, bet viņš ir augšām cēlies. Un tam apliecinājums ir tas, ka šodien 2,3 miljardi, jeb 32% no pasaules iedzīvotājiem nes kristiešu vārdu. Edgars Krents ir sniedzis ļoti spēcīgi nepārspējami paziņojumu. Ja nebūtu augšām celšanās pasludināšana, tad nebūtu evaņģēlija, nebūtu draudzes un nebūtu kristīgās mācības par Dievu. Pirmkristiešu draudze ir augšām celšanās bērns. Kristus augšām celšanās nes ļoti spilgtu cerību mums katram. Par to, ka viņš nāks otrreiz un ka viņš visus mūsu mīļos piecels no kapiem, lai mēs visi varētu satikties. Un, ziniet, šodien visas zīmes dabā un arī cilvēks sadzīvē liecina pēc Bībeles vārdiem, ka viņa atnākšana ir ļoti, ļoti tuvu. Ja kāds šodien saka, ka Kristus ir miris, tad iespējams, ka drīz viņš saskarsies ar dzīva kristiešu liecību. Varbūt
šī liecība skanēs no šeit, kāda no šeit klātesošā lūpām. Tālāk dzirdēsim 2 skaņdarbus. Emīla Dārziņa aizver actiņas un smaidi un Salieri divertismentu. To izpildīs klarnetists Egils Šēfers un koncertmeistars Toms Ostrovskis.
zināms, pat Bībelē ir minēta kokle kā mūzikas instruments, uz kura ir dziedātas slavas dziesmas Dievam. Arī mēs šovakar dzirdēsim kokli. To spēlēs Līva. Viņa dziedās mums 2 dziesmas – Ved mani Dievs un slavas dziesma. Viņu pavadīs uz tāda instrumenta kā kahons Emīls Līcītis. Un pie klavierēm Elīna Gaile. Mani Dievs un manas gaitas svētī, lai manas dzīves uzdevums nav valns, kā ceļinieks, kur taisu savu teltī, lai mani tavs zvaigžņu zelts, kā ceļinieks, kur taisu savu teltī, lai mani apgaismo tavs zvaigžņu zelts.
Dievs mans pestītājs savā augstībā. Pielūdz tevi manā sirds, slavē manās lūpas. Zeme tebes tevi teic, viss dzied tavam godam. Arī mani augstais Dievs nosauc citu vārdā, nekā zālīnīcīgu, bet kā savu bērnu. Lielais mīlestības Dievs, tu mans tēvs un glābēji, visu piedevi tu man, Kristu savā dēlā. Pielūdz tevi manā sirds, slavē visā būtnē. Dzīvībā ir dotā man tavā svētā vārdā. Kristu visai radībai cerībā ir dotā. Reiz ar Dieva bērniem nākt tavā valstībā. Kristu visai radībai cerībā ir dotā. Reiz ar Dieva bērniem nākt tavā valstībā. Tavā valstībā. Tavā valstībā. Koncerts tuvojas noslēgumam, bet vēl ir atlikušas 2 dziesmas. Tās izpildīs Valmieras vīru kvartets. Viņi dziedās vienu no savām skaistākajām dziesmām. Es esmu brīvs, un noslēgumā, kā pēdējā, atskanēs Godiniet. Ir daudz šajā pasaulē meklēts, daudz zaudēts, kaut likās, ka gūts. Bažas slēpts savām iekārēm vergoju es, kamēr sadzirdēju Jēzus mani sauc. Es brīvs, esmu brīvs, kāda laime. Viņš mīlēdams pieskaras man. Un tad nokrita važas, priecīgs sajūtu to. Es brīvs, beidzot brīvs, mūža brīvs. To visu, kas šķīrā no viņa, kā nastu, kad aizmetu prom. Pasaulē grēkam vergot vairs negribu es, Jēzu vēlos dzīvot mūžīgi brīvs. Es brīvs, esmu brīvs, kāda
ir kungs pāri visu pasaulī. Godiniet Jēzu, kurš nomira, uzvarēja nāvi viņš, Alleluja. Jēzum gods, paceliet augsti viņa vārdu. Viņš ir kungs pāri visu pasaulī. Godiniet ķēniņu mūžīgo, slavējiet, pielūdziet, godiniet. Vēlētos, lai mēs visi no šī koncerta mājup dotos ar vārdiem, ko Dievs teica Jeremijas grāmatā. Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību. Tādēļ es pret tevi tik uzticīgi esmu saglabājis savu žēlastību. Āmen. Paldies, ka šovakar bijāt šeit, lai jums jauki svētki. Un, lai nenogulētu svētkus, atcerieties, pulkstenis jāgriež par stundu uz priekšu.